Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Mums te viss norit vienā tādā labā plūsmā un diezgan labā secībā, teiksim, pēc Lailas uzstāšanās, kas mums laikam visiem liek aizdomāties par kādām citām vērtībām hokejā, ne tikai pēc tām, kuras mēs ikdienā laikam esam mēs gatavi paši vērtēt un izvērtēt nedaudz savādāk to spēli. Un šī Somijas pieredze, šī Somijas jauniešu pieredze, kā jūs redzat, šodien esmu atnācis Falcons Kraklā, tiksim, tā, un pārstāvu šajā brīdī tiksim, bērnu hokeju, tiksim, intereses no bērnu hokeja skatu punkta. Es skatos uz šo spēli nedaudz savādāk. Un bez šaubām mums kā treneriem mēs esam visi atbildīgi par to, kas notiek teiksim, tā ar mūsu spēlē un kāds būs tas rezultāts vēlāk, kādi tie hokejisti būs pie Oļega vai pie Arta vai pie Hara galā lielajā izlasē. Atgriežoties vēlreiz pie šīs veselības tēmas, es vakar runāju Juri Klodānu, kurš man vakar zvanīja, viņš saka, kas jums tur Rīgā notiek Latvijā. Tagad tur mums jākļūst pārstiem, ja? Un kā zināt, viņš strādā Šveicē, un Šveices piemērs ir šāds, kad halē ir, uzdošu vienu jautājumu jums arī uzreiz, halē ir viens cilvēks, kurš atrodas vienmēr un ir pieejams tur. Jūs varat atbildēt uz sitienu kāds? Sārgs, jā. Un tas arī atbild Šveicē par veselību. Viņš ir pirmais, kas dodās palīdzībā, ja bērniem kaut kas notiek. Un tas ir Zamboni vadītājs. Tas ir ledus lējējs, ja. Un tad tagad paskatieties uz savu ledus hairu Zamboni vadītāju, vai jūs gribat, lai viņi ārstē jūs bērnu? Ja? Laikam nē. Ja? Teiksim tā. Ja? Un tāpatās es negribētu, lai jūs kāds arī kādreiz sniegt pirmo palīdzību. Nevajadzētu, pareizāk teikt, sniegt pirmo palīdzību kādam notikumam ledus laukumā, ja tas tāds notiksies. Es ceru, ka tas tā pēc iespējas mazāk no tāda notikuma būs, bet jūs nebūsiet tie cilvēki, kur ārstēs, teiksim, manus bērnus, manu bērnu. Ja? Nevajadzēs jums to darīt. Tā kā es ceru, ka pēc šī semināra, pēc šīm diskusijas mēs paskatīsimies hokeju nedaudz savādāk un dosim vielu pārdomām un šie gadījumi un vajadzība ārstēt kādu nebūs tik ļoti aktuāli. Ja? Tā kā došu vispirms vārdu Oļegam un pēc tam jau arī es pievienošos. Jā, sveiki visiem. Tātad mazliet no sākšu ar to, ka pirmkārt mēs ar Ģirtu un vēl ir vairāk šobrīd cilvēki, kas ir tātad jaunā treneru komiteja, ir izveidota federācijas paspārnē, un tas viens no mūsu uzdevumiem pilnīgi noteikti ir tieši runāt ar treneriem, komunicēt ar treneriem, un ļoti gribētos arī no jūsu puses izveidot šo teiksim tā, saiti, appusējo saiti, gan mēs varbūt kādreiz varam jums uzzvanīt, gan jūs varat pilnīgi noteikti, mēs varam parunāt par kaut kādām lietām. Un šīs dienas tas uzdevums, un es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka pirms mēneša paldies patiesībā Ģirtam, es tiešām gribu teikt liels paldies Ģirtam, ka viņš šo tēmu aizskāra. Šo tēmu varbūt kaut kad pirms tam esam nedaudz runājuši, varbūt kaut kādā vairāk vai mazāk nopietnā tādā sanākšanā savā starpā, ja, kaut kur pāris kādas video redzējuši. Ja, bet šī arī, domāju, gan šīs Somijas pieredze, gan tāds skats uz mūsdienu hokeju lika mums aizdomāties un lika mums tiešām izveidot gan šādu semināru, gan vispār paskatīties uz šo lietu, kas saistīta tātad ar drošību, paskatīties savādāk. Es varbūt tādu ievadiņam sākšu. Tad daudz ir jaunāki treneri, kur droši vien vēl nebija dzimuši, kad bija tas reālais hoķis. Ja, bet es domāju, liela daļa treneru un arī tie paši tie jaunieši, kas mums ir redzējuši to kas agrāk darījās laukumā, ja, kā mēs spēlējām, kādas spēku paņēmienas pielietoja Rodrigo Laviņš, kādas spēku paņēmienas
pārsvarā savu augumu dēļ saņēmu es. Ja, un man pašam īstenībā ir tādas labas atmiņas. Daži čaļi man te vēl, kā saka, mani kolēģi, droši vien atcerās Prāgā čempionātā. Man vienreiz tā izslēdza, ka man pēc tam es tikai video skatījos, kā man izslēdza. Ja, un tāpat laikā tas bija pirmais periods, pirmās maiņas. Un man liekas, pirmo es nosēdēju, un otrajā jau es spēlēju. Es apzinos, ka tas bija smadzeņu satricinājums. Vēl vecāku laiku atceros, bija tāds Konstantīns Kikas. Ja? Es domāju, daudz atcerās viņu. Ja? Tas bija mans pirmais smadzeņu satricinājums. Ja? Un tur bija sekojošas situācijas. Vēl tad bija tikko, man liekas, precējies. Un mašīna man vēl nebija. Braucu ar tramvaju uz Juglu. Bet pirms es no sporta pils izgāju, mana sieva man gaidīja tur pie tā. Tur kādreiz bija tāda foje. Un kaut kā viņi baigi ilgi man gaidīja. Viņi prasa čaļiem, kas tur ir. Viņi tā kā nāk smējās, Oļeks tur kaut ko tur vispār murgo. Viņi tā kā sākumā neko smaida. Oļeks iznāk, ejam uz tramvaju. Oļeks kādas 3 reizes tramvaju pa ceļam uz tramvaju no sporta pils. Līdz tur, ka jūs zinat, tur tramvaju visu tuvi ir. Bija pa ceļam, es pajautāju 3 reizes, pret ko mēs spēlējām, kā nospēlējām. Lai gan tajā spēlē es patiesībā man iedeva pa galvu, tad es nospēlēju, izrādās visu spēli līdz galam, tur nezinu, kāda rezultāta un tā tālāk. Un braucot tramvajā, sākumā es vēl 2 reizes pajautāju. Sieva vēl tā kā viņa saka, es vēl tā kā mazliet smaidīju. Pēc tam apmēram pie VF tilta, braucot uz Juglu, viņa jau sāka raudāt. Viņa man uzrakstīja uz papīra lapiņas atbildes uz maniem jautājumiem. Es to papīra lapiņu tā arī turēju, sēžot. Viņai prasīja, ar ko mēs spēlējām un kā mēs nospēlējām. Ja, tajā laikā, neatceros, man liekas, tā bija sestdiena, bet tajā laikā visas sestdienās strādājām. Mēs pat, man liekas, skolās gājām. Man uzreiz tur, kā saka, aizveda sievu uz vietējo iestādi, un no tās iestādes man aizvilka uzreiz uz slimnīcu. Tur pāris dienas nogulēja, ja, zem visu kaut kā. Un tas tāds tāda mana dzīve ar smadzeņu satricinājumu, un es starp citu šajā pēdējā mēneša laikā aizdomājos baigi daudz. Es domāju, man tas ir atstājis īstenībā iespaidu, jo es ļoti slikti atceros bērnību, ļoti slikti. Es vienmēr to novēlu uz to, ka vīriešiem ir tā atmiņa, ka mēs tur metam ārā to visu. Bet kaut kā baigi maz es atceros. Es tā kā reāli, es domāju, ka man tas ir atstājis iespaidu. Es ceru, ka es vēl ilgi būšu ar jums kopā. bet tas tā bišķiņ tādai vienai tādai atkāpei. Otra atkāpe, Edgars teica, ka viņš zina tos 2 gadījumus. Es domāju, viņš zina vēl vienu. Bija tāds, es nezinu, vai es video varu teikt, ja? Bija tāds spēlētājs 2003. gadā, viens no labākajiem Latvijā, kas varētu būt arī bijis draftā, bija tāds Klemka. Ja. Es piedzīvoju to, ka mūsu, nevis Zamboni drivers īstenībā, bet mūsu ekipējuma menedžers ģērbtuvē, viņam izglāba dzīvību. Jā, viņam uzturot viņu pie dzīvības. Un kā tas notika, tajā dienā tas spēka paņēmiens bija galīgi nekāds. Bet izrādās 3 dienas iepriekš, kad viņam iedeva iekšās, teiksim tā. Un viņš tā kā tur kaut ko noskubinājās, it kā viss ok. Tas bija 3 dienas iepriekš. Izrādās, ka visas tās 3 dienas viņam ir sāpējusi galva. Viņš ir lietojis tabletes, to čaļi pateica. Un tajā dienā, kad viņš dabūja to liktenīgo spēku paņēmienu, teiksim tā, izrādās, ka bija atbraucis aģents skatīties. Šis puisis, jūs zināt, no tā laika viņš hokeju nespēlē. Paldies Dievam, ka viņš ir pie hokeja veselības. Ja? Tā ir tāda mana pieredze ar to. Kāpēc es sāku bišķi ar Rodrigo Laviņu, ar maniem laikiem, ar Ģirta Ankipānu laikiem? Man liekas tā, ja mēs runājam par drošību, ja mēs spējam aizdomāties un pateikt, ka tādus spēku paņēmienus nevajag darīt, tad es gribētu, lai jūs no tā viedokļa arī aizdomātos. Jo noteikti visi no mums ir redzējuši YouTube spēku paņēmienus, tur Scott Stevens un viss tā tālāk. Tajā laikā mēs spēlējām hokeju. Ja?
Es saku, es nezinu, man liekas, mans smadzenes droši vien palicis kaut kas ir, jo, es saku, es neatceros daudzas lietas par to bērnību. Tagad es tā diezgan ok atceros. Tas tāds bišķiņu ievads, varbūt viņš tāds sāpīgāks, bet es gribētu, lai mēs caur to kaut ko reāli saprastu, cik svarīgs vispār ir cik svarīgi vispār ir uzvara vai vēl kaut kas, cik tas ir svarīgi globālajā pasaules līmenī, Latvijas līmenī, un vai tas svarīgākais nav tomēr veselība tam čalim, ja, kurš iespējams, ka tas tā. Par pieskaroties nākamajām lietām, kāds jums, treneri, parasti, ja mēs skatāmies, Jāni, tur var palaist, mēs varētu tā kā palaist bišķiņu vienkārši tos momentus dažādus, vienkārši ies uz ekrānu, es tā kā gribētu vienkārši paralēli runāt, ja, tātad, spēle notiekās, tur spēku paņēmieni, mēs tur bļaustamies, viss notiek, tā, pa lielam, kurš vainīgs pie tā, ka ir spēki? Kas mums parasti, kā treneriem, kurš tas vainīgais? Tiesnesis. Viņš ir izlaidis spēli, reiz. Tā ir. It kā, mēs noteikti varētu teikt, jā, tiesnesis, viņš ir izlaidis spēli, viņš ir tas, kurš neredzēja, viņš ir tas, kuram likās, ka tā kā tur nekā nebija, jā, bet bija. Un te vienkārši tie spēki paņēmieni, es saku tā, bišķi to palaidīsim, tās rūpības, kas mums ir, piemēram, šī, jā. Tas ir spēku paņēmiens. Kas vispār tad ir spēka paņēmiens kā tāds? Ja? Par to jautājums. Un mēs bišķi esam nodefinējuši pie sevis, ir tādi dažādas lietas. Kā jūs domājat, ko nozīmē agresīvs hokejs? Kas tas ir agresīvs hokejs? Kaut kā, mums laikam jāizslēdz šits, jo es jautāju, kas ir agresīvs hokejs? Daudz uzbrukt. Tendēts uz vārtiem. Agresīvs hokejs ir arī noteikti spēka spēle. Ja? Gribētos, lai tas agresīvs hokejs vairāk būtu, tā kā Arts te teica, jā, tur iet klāt un tā tālāk. Gribētos tas, un mēs gribam nodalīt divas lietas. Agresīvu hokeju, jeb agresīvu spēli ar agresivitāti. Tā ir viena lieta. Un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ja, mēs šeit tiešām redzam tos momentus bērnu hokejā, ja, kur ir vienkārši atklātas rūpības, vai tas notiek atmaksu veidā par kaut ko, vai tas notiek vienkārši nemākulības pēc, es nezinu, tā kā, ja, es nezinu, vai tas notiek, vai tie momenti ir tīšām vai netīšām, īstenībā varbūt pat vienalga, ja, vai šeit grib spēlētāji spēlēt ripā, cik daudz no šiem momentiem ir spēle ripā, cik daudz. Un pastāstiet man vēl vienu lietu. Vai nav tā, ka spēles laikā lielākas emocijas ir par spēku paņēmienu nekā par vārtiem gūtiem dažreiz? Bieži vien. Tā ir. Tas bords rīb tā, ka nevar apstāties. Kad tiek uztaisīts spēku paņēmiens, kaut kur nogāž vienu, ja, tad tas bords rīb tā, ka nevar apstāties. Šeit ja, tādi varbūt nelieli ieskati, Jāni, es domāju, tur plus mīnus slēdz ārā. Ja? Kaut kur mēs varētu teikt, kā mēs varētu teikt, tā kā man gribētos to frāzi. Ja? Jūs tagad noskatījāties un iekšā kas ir? Tur jā, tur nekas nebija. Tur ir ok, tur viss kārtībā. Ja? Tas taču spēka paņēmiens. Un tad man ir jautājums, kas ir mūsdienu noteikumu tā kā pamats, ja mēs skatāmies, pamatu nosacījums mūsdienu noteikumos. Ja mēs runājam par spēku spēli, kas varētu pateikt? Pamatu nosacījums par spēku spēli runājot, pamats, kas ir svarīgi mūsdienu noteikumos. Tieši tā, par spēka paņēmienu ir atbildīgs tas, kurš pielieto spēka paņēmienu. Agrāk Rodrigo Laviņa vai Sorokina vai Ankipāna laikos, vai kur tā nebija. Tagad tā ir. Par spēka paņēmienu ir atbildīgs tas, kurš to izpilda. Viņš ir atbildīgs par to, ka pretinieks viņu redz
globāli. Un tad ir nākamā lieta. Mēs ļoti gribētu nodalīt divas lietas, konkrēti divas lietas. Profesionālo hokeju no bērnu un jauniešu hokeju. Arī profesionālajā hokejā ir garāka un īsāka auguma spēlētāji. Bet tur noteikumi, lai arī mēs varbūt dažreiz rādām kaut kādas tur, mums, piemēram, tur no tiesnešiem atnāk, ja ziņa, reku šādi tagad IHF-am noteikumi. Tur gandrīz nekad, es neesmu redzējis tur bērnus, jā, tajos noteikumus. Viņi tos noteikumus sagatavo priekš pasaules čempionātam. Bet mums ir jāsaprot, ka bērnu hokejā, jauniešu hokejā, tam noteikumiem ir jābūt savādākiem ar izpratni no treneriem. Īstenībā, ka tiem noteikumiem ir jābūt, es nedrīkstu, tu nedrīksti kaitēt pretiniekam. Tu nedrīksti viņam nodarīt sāpes. Un viena lieta, pie kā man gribētos pieskarties, ir, kā mēs runājam ar bērniem. Vai bērni saprot to, kā mēs viņam sakam? Piemēram, nezinu, kā tu pasaki bērniem, kad, lai viņš taisa spēku paņem? Kā saka kaut kā, viņam tur, ko tu saki? Iedod iekšās, ja? Nē, saki, iedod, es atceros to vienu klipiņu, jūs jau parādīja. Nosit, ne jau nosit, bet tur tā, iedodam, dod iekšās, dod kaulā. Kā jūs domājat, kā viņi to saprot? Tā, ja tā noliek to visu malā, es tā domāju, ko tas bērns tagad saprot? Ko nozīmē dod kaulā? It kā nav teikts nosit viņu, bet ko tas nozīmē dod kaulā? Iedod iekšās. Kas tas tāds ir? Tā kā mēs pateicām, klausies, tu ej Anglo, nezinu, paņem ripu, noņem ripu, un tad tu taisi spēku paņēmienu, bet tev tā doma ir paņemšana ripu. Tā taču neviens nesaka. Tā neviens mēs nesakam. Un ja cik kāds viņiem ir vecums, lai saprastu, ka dod kaulā nozīmē nesit viņam galvā, nenosit viņu, nedod Dievs, viņš neredz tev vai vēl kaut ko. Tā ir viena tāda lieta, pa ko īstenībā es šajā arī tajā pēdējā mēnesī, kas man lika tiešām aizdomāties par to, vai mēs pareizi vispār izsakamies un mēs pareizi definējam kaut ko tādu. Vai ir tā izpratne vispār, ko tas nozīmē? Ja? Un tad vēlreiz man gribētos uzsvert, ja, tieši to, ka tātad šis jautājums par to noteikumu interpretāciju kā tādu. Kāpēc es neesmu? Es tā kā vienreiz laikam pieminēju, kad mēs pieminējām tiesnešu šodien. Ja? Tā ir nākamā lieta, ko mēs noteikti, ar ko mēs strādāsim. Un ko mēs līdz šim, es ceru, ka līdz šim tiešām patiesībā jau, es domāju, jau šis pēdējais mēnesis ir labāk, bet līdz šim ir bijis tā, ka mēs, visdrīzāk, ka mēs, ja ne 100%, tad 90% mēs par visu, kas notiek laukumā slikts, vainojam tiesnešus. Jo viņi ir palaiduši spēli, viņi nenoraidīja, viņi tas, viņi šitas, viņi tas. Bet patiesībā lielākā vara, spēles laikā arī kaut kur varbūt ir tiesneši, bet lielākā vara pamācīt, paskaidrot, izskaidrot, savaldīt, nomierināt, lielākā vara pieder mums, treneriem. Tā ir mēs esam lielākās varas pārstāvji. Lai tajā spēlē tiesnesis ir liela, bet mēs esam vienalga vēl lielāka vara. Jo mēs tad, kad tas čalis izdarīs to muļķību, jā, varbūt to vienu muļķību mēs viņam varam pateikt nē. Mēs viņam varam visu kaut ko, viņam varam aizsūtīt ģērbtuvēs, ja vajag. Mēs to varam izdarīt. Un mans uzsvars šobrīd, tas, ko es gribētu runāt, ja Ģirds tur bišķi arī paskatīsies no citas puses, tas uzsvars, ko es gribētu teikt, ka mēs esam tie, kas var to visu mainīt. Un te ir starpības starp profesionālo hokeju un bērnu hokeju, starp Latvijas arī virslīgu un bērnu hokeju. Un lielākā daļa no visiem spēka paņēmieniem, kas ir īstenībā tikko kā liels
atvainojos mazu, varbūt pat pareizi, tas ir pārkāpums. Un ar to vajadzētu samierināties uzreiz. Bērnu hokejā ar to vajadzētu samierināties. Vienkārši es šogad pirmo gadu strādāju tiešām pilnvērtīgi tajā bērnu hokejā. Godu vārds. Tā nav problēma samierināties. Vienkārši tu samierinies. Vispār tiesnešiem neko vispār nerunā. Uztais spēku paņem, nē. Nu jā, labi, labāk tā, nekā, ka tur pēc tam kaut kas būs. Es atnāku tam bērnam, varbūt vēl pasaku, klausies, nu it kā tu mēģināji, mēs tur trenējamies, varbūt pareizi, bet tomēr pēdējā brīdī tu viņu mēģināji nevis ar ripu atņemt, bet tu mēģināji viņam tomēr trāpīt plecā vai iesist sportā. Un tā tu nevari darīt, jo tavs uzdevums ir atņemt viņam ripu, ar pareizi novirzīt viņu vai ko. Un tā ir tā lieta, ko es gribētu uzsvērt tiešām, ka mēs treneri, ka mums tajā procesā ir jāiesaistās vairāk. Arī zinot, protams, manu emocionālos un tā tālāk uzvirdums tur virslīgā un tā tālāk, arī ar tiesnešiem sadarbojoties, mēs nedrīkstam eskalēt situāciju pie borta. Mums ir jāsamierinās ar to, ka tiesnesis ir tāds, kāds viņš ir. Viņš varbūt redzēja, varbūt neredzēja, bet es redzēju. Mums ir daži slikti piemēri, kur dažreiz kāds treneris redz, kurš izdara spēku paņēmienu un tiek noraidīts cits spēlētājs. Un viņš pat noraidīts uz visu spēli, un viņš piekrīt, jo tas cits, kas uztaisīja noraidījumu, tas ir labāks. Un tas jāatstāja laukumā. Un tas ir bēdīgi īstenībā. Jo tā nav mācība bērnam. Un tā ir mācība visiem vēl pārējiem bērniem, ka var mānīties tie, kas ir uz beņķa un tā tālāk. Tā kā, sakat man, ko gribat, bet mums pieder tā lielākā vara, lai kā mēs to gribētu, lai kā mēs varētu velt uz tiesnešiem vai uz vecākiem vai uz vēl kaut ko. Mums pieder vienalga lielākā vara. Un varbūt es par to pēc tam beigās parunāšu, varbūt Ģirds tagad iesaistīsies ar Somijas tādiem piemēriem, ja, kur gan pa tiesāšanu, gan pa pašu tādu būtību ar viņu komentāriem, bet es vēl beigās gribēšu atgriezties pie tā, no kā šitas viss varbūt sākās, ja, un arī izteikt pateicību dažiem cilvēkiem, kā tas tiek turpināts. Jā, paldies. Vēlreiz atgriežoties pie tēmas, mūsu tēma ir arī šajā visā tā iesaistīt Somijas praksi, un, kā zināms, vismaz mana tā pieredze ir jau otro gadu piedalīties Somijā ar jauniešu komandu. Pagājušajā gadā tas bija RU14 komanda, šogad tas ir RU15 komanda. Un tā pirmā ierašanās pagājušajā gadā Somijā jau pirmajā dienā, jau pirmajā kārtā radīja tādu manu spēlētājiem neizpratni par šeit notiekošo vispār laukumā. Mēs esam pieraduši pie viena hokeja, ja, un tur spēlē, nedaudz savādāk. Ko mēs pirmo redzam? Somi spēlē hokeju, mēs sakam, tur zemās izējas, ja mēs ņemam tur hokeju, ja mēs visi redzam, cik viņi smuki iziet, un kā viņi tur atvarās, un kāds tur tas presings pa visu laukumu, un viņi nepārtraukto hokeju spēlē, viņi neatkāpjas no savas sistēmas vispār, neviens klubs, ja, tā. Un tā sistēma iet, tā zobartiņš pēc zobartiņa, un līdz pat pieaugušo izlasē, ja? Un te arī nedaudz būs arī atbilde uz jautājumu, ko mēs gribam redzēt rezultātu, vai tos 2 drafta pikus pēc katru 18 čempionāta. Es kā treneris gribu redzēt rezultātu, ja? Bet kā tēvs es gribētu redzēt, lai katru gadu mums būtu 2-3 draftēti spēlētāji, ja? Tāds nedaudz divējāds sajūts, bet ja mēs ņemam Somiju, tad jā, tur ir šī sistēma, kas rada produktu, un šajā sistēmā šie labākie spēlētāji bez šaubām iet ārpus rāmjiem un ir ļoti kreatīvi. Viņi dara fundamentālas lietas laukumā, bet tai pašā laikā viņi ir ļoti kreatīvi. Un tādas produkts arī rodās, un nepavēlti, jo viņi ir, hokeja nācija, kurai ir ļoti daudz šie unikāli spēlētāji. Atgriežoties pie šīs pirmās kārtas, kur mēs ieradāmies, mums uzreiz salika pa plauktiņiem, kas te notiek. Mēs spēlējam vienu hokeju, viņi spēlē otru hokeju.
Mums patīk vairāk varbūt aizskriet pretuzbrukumā ātri, ko viņi nedara, jo viņiem tās zemās izējas, viņi ir pieraduši pie tās kvalitātes, viņi attīsta tās kvalitātes. Mēs tās spēles arī vinējam uz tā rēķina, kad varbūt mēs kaut kur viņus tur apmānam. Ja? Bet, kas iekart acīs un kas mums tādu uzlika stopzīmi un padomāt, tas ir šī agresija laukumā, kuras praktiski tiek ierobežot. Un pirmām kārtām, ko es teikšu tā, Oļegs saka, mēs esam tie, kas var ietekmēt to visu. Jā, bet cik to spēli kontrolē tiesneši, ja, tas man atstāja tādu dziļu iespaidu un teiksim, tā respektu pret viņiem, lai arī viņi varbūt neizskatās profesionāļi tiesneši, ja, teiksim, nav tie labākie slidotāji, neatrodās laukumā pareizās vietās, bet ar kādu atdevu un kā viņi pieņem tos lēmumus, cik teiksim, tā, apņēmīgi un konsekventi tas atstāja tiešām respektu pret viņiem. Jā, vēlreiz nav tie labākie slidotāji, tur ir uz numurzīmes viņiem visiem uz mugurām, un tur ir numurzīmes pat 800 un 850, tā kā tiesneši ir ļoti daudz. Jā, un tad es arī nedaudz iesaistījos sarunās ar viņiem, kā tad tas viss notiek pie jums šeit, un viņi saka, ka viņiem ir tās vadlīnijas, un tās galvenās vadlīnijas ir, jā, spēlētāju drošība laukumā, un viņi grib noņemt jebkādu agresiju. Ne spēka spēle, bet agresija. Ja viņi redz, kad pretinieks iet apzināti nosacīt pa diagonāli sist kaut ko vai kādam iesits, uztaisīs spēku paņēmienu un es eju tur tagad atriepties, tā ir agresija. Ja, bet ja jūs ejat pa pozīcijām forčikā, ja, esat blīvi, ja, jūs varat iet korpusā, jūs varat darboties, protams, nesist galvā, nesist mugurā un respektējot pretinieku. Bez šaubām arī, ka šie tiesneši izlēš daudz pārkāpumus, varētu teikt, bet te pašā laikā, ja viņi redz, ka tā spēle kļūst nekontrolējama, agresīva, iet no rāmjiem ārā, viņi ļoti ātri un efektīvi viņu apstādina. Ja. Varbūt, kad ir 2-3 spēku paņēmieni, jā, tiešām rūpīgi, varbūt, jā, ne tādi, kā mēs vēlētos redzēt Somijas kontekstā, bet spēle tiek pārtraukta pēc 2., 3. kaut kāda spēku paņēmiena, tiesneši paņem šo spēli savās grožos un tā agresija lēnā garā izsīkst, ja, pati pa sevi. Nākošais viņiem ir ļoti liela ietekme arī tiesnešiem uz skatītājiem, ja, tas ir uz viņu vecākiem. Mums hokejs asociējās ar pasaules čempionātu, ja, aktivitātēm, kur visas tautas saplūst vienā, kur arēnā skatītāji rauj jumtu nos, kur pasaules čempionātā mūsu fani piepilda arēnas, un tur notiek lielā, tiksim, tā dziesmu svētku vai zaļumbāla, sauciet, kā jūs gribiet, bet tas ir liels festivāls priekš mums, latviešiem hokejs, ja, tā kā, un tāpatās arī mūsu vecāki uzvedās, diemžēl arī mēģina uzvesties Somijā, kas īsti Somi to neakceptē, ja, un bieži vien aizrāda. Tāpatās respekts viņiem, viņi ir godīgi savās darbībās, un arī tāda paši lēmumi, teiksim, uz laukuma tiesneši pieņem lēmumus, teiksim, tā soda Somu hokejas diezgan stingri, un arī Somu skatītāji tiek ļoti, ļoti stingri arī sodīti. Pagājušajā gadā man bija tas gods un veiksmi, ka mēs vinējām U14 čempionātu, un apbalvošanas laikā, ka mums kāra medaļas, Somu vecāki uzvedās tiešām ļoti, teiksim tā, varbūt nezinu, ko viņi tur runā Somu valodā, bet nebija īsti patīkami, un tiesneši ļoti ātri novērš šo nepatīkamo konfliktu, un Somu vecāki tika, teiksim, tā apklusināti, un šī apbalvošanas ceremonija varēja notikt, teiksim, tā kā tam ir jānotiek. Ja. Uzlikšu pāris klipus no pirmās spēles, kas man lika pateikt stop un pārrunāt daudzas detaļas ar savu komandu. Ja. Jo līdz šim, tāpat kā jūs noteikti, un no savas pieredzes, teiksim, hokejā, iedēvi iekšā, celies augšā, dod atpakaļ,
pie vārtiem jāizstāv vārtsargs, manu partneri pagrūdes, jo tur atmaksāt, ja? Nu, un tādas lietas, teiksim tā, vismaz bērnu hokejā, jauniešu hokejā, viņiem netiek akceptēts īsti, jo viņi mēģina attīstīt hokeju, spēlēt hokeju un, teiksim tā, sargāt savus labākos hokejistus, jo kā mēs varam diskutēt par daudzām lietām, kas ir svarīgākais hokejā, slidošana vai tur fiziskā attīstība vai vēl kaut kas, bet galu galā mēs skaidri saprotam, ka hokejisti ar labāko IQ, ja, ar labāko spēles izpratni, tie, kas dos rezultātu, ja, uz tiem, kuriem mēs varam būvēt, ja, šo visu slidošanu un fiziku, un pats galvenais neizbēdēt šos hokejistus no mūsu sporta veida, ja. Tas ir svarīgs moments, jo bez šaubām tie talantīgākie tamborētāji, tie talantīgākie hokejisti, viņi noteikti darbojās diezgan individuāli, un ja tur, teiksim tā, lielāks un svarā smagāks hokejists, nu kā viņš viņu atbruņos, viņš viņam netiek līdzi vai ne tehniski, ja, ko viņš viņu nocirtīs. Un par to mēs aplaudēsim, kad ir izslēgts viņa labākais spēlētājs, un mēs būsim ieguvuši kaut kādu pārsvaru. Ja. Līdz ar to, jā, nu, ja mēs kā sabiedrība skatāmies hokeja sabiedrību, bez šaubām šādi spēlētāji būtu jāsargā. Es domāju, tie ar augsto hokeja IQ. Ja, un tas būtu svarīgi. Ja. Tad jā, uzmanību tad ekrānam. Oļeg, varbūt kaut kā. Jā, nu, šeit ir epizode, kur tiksim tā, te ir uzreiz sāk iesaistīts mans dēls. Situācija ir 5+20, un jums pirmajā brīdī liksies, ka tur nekas nav. Šis ir šis spēlētājs. Internets, jā, mums. Piekritīsiet, kad jūs šajā situācijā redzat pavisam ikdienišu situāciju hokeja laukumā mūsu ledus hallēs bērnu spēlēs. Piekrīt? Nav nekas traģisks, nekas nav noticis. Koldzo? Pabakstījās, jā. Nu, un tas jautājums pavisam vienkārši. Es puikam prasu, ko tu darīji. Viņš saka, nu kā, es gāju aizstāvēt, tu taču teici, nu tā taču jādara. Principā pareizi, vai ne? Pareizi atbildi. Bet Somu tiesneši lēma pavisam vienkārši. Viņš saka, tas ir uzbrukums Galvas kakla rajonā. Vienkārši paņēma, saķēra cilvēku, es sāku žņaukt. Un kādā sakarā tu to dari? Ja? Šis brīdis man lika aizdomāties. Un kā tu tagad te menedžēt to tālāk, ja visu pasākumu. Šīs pašas spēles turpinājums, kur norisinās tāds normāls jauniešu hoķīts un tāda mūsu praktiski ikdiena. 19. numurs skatāmies. Nu, viņš te mēģināja kaut ko darīt, nesanāca. Šitais nosita, tā pamēģinājām šeit iesist. Nu, un tad beigās nobliezām līdz galam, tas noģība. Viss, ja? Nu, ikdiena, mūsu bērnu hokeja ikdiena, ja mēs pavaram godīgi vaļā savas spēles, ja, teiksim, jā, viss notiek, viens otru daudz, visi aplaudē, skatītāji tribīnēs kliedz, tur jau nekā nebija. Tas ir moments, teiksim, šis moments tiek vērtēts ar noraidījumu 2+10. Es pēc tam vēlētos ar no tiesnešiem dzirdēt, bet mūsu bērnu hokejā es neesmu dzirdējis par šādu sodu. Es arī esmu piekritējis šim momentam, šajā momentā, jā, ka būtu jābūt 2+10, un tā nav lielā diskvalifikācija, un šī agresija ir jāapstātina laukumā ar šādu sodu. To pilnīgi noteikti var izdarīt, jā. Tā bija tā pirmā spēle, teiksim tā, un tas ir tas ievads manā hokejā. Tātad tas ir no pagājušā gada. Un, nu, te es parādīšu jums vienkārši pāris momentus, lai mēs izējam cauri ātri un par ko vispār tiek signalizēts, tiek doti signāli, ko nedrīkst darīt.
It kā labs spēka paņēmiens ķermenī, jā, teiksim tā. Bam! Nūji pati lejā un pret ripu. Nūji lejā uz redzēšanos, ja? 2-10, 2-10, roka momentāli, kā jūs redzat augšā, nevis kā mums ierasts, ka sāns blakus abas divas rokas, ja? Tad par to ir bieži jādomā. Šis ir stāsts, mēs teiksim, ka nekas nav, ja? Nu, noteikti profesionālajā hokejā noteikti nav. Varbūt, jā. Bet viņš iet mētiecīgi un ne pa pozīciju. Okay. Tiesneši izvērtēja to situāciju šādi. Lūk, roka ir automātiski augšā, vispār neaizdomājoties. Ja? Es vēlreiz gribu pateikt to, ka arī tur tiek izlaisti momenti, ja? Bieži vien, bet ļoti daudz ir katrā spēlē. Tie treneri, kas trenē U15 komandas Somijā, tie noteikti zina, ka ļoti bieži ir šie momenti, cik mums ir. Maks, es redzēju, kas vēl ir ļoti daudz, lielie sodi tiek izsniegti spēles gaitā, viņi var būt pat vairāk. Ja? Šis arī ir 2-10, it kā maza sadursme, teiksim tā, mums ir ikdienišķi, ja? Bam, 2-10, ja? Uz redzēšanos. Sēžam malā, izlaižam spēles, ja tev ir vairāki 2-10, bez šaubām tur iet diskvalifikācijas. Un tālāk, šīs ir epizodes, es teikšu tā, viņi tiesā godīgi, arī Somijam ļoti daudz sods dod. Šīs 3 epizodes būs no vienas spēles, es uzreiz gribu parādīt. Šis ir vienkārši šāda veida trieciens mugurā 2-10. Šeit var redzēt to spēles plūsmu, kad tas bija neilgi pirms tam šis trieciens, tagad arī var redzēt. Šeit tiesnesis neiedod šajā brīdī, ok, piekrītu, akceptēju. Šeit tiesnesis redz, ka ir pārāk liela agresija, rips nav, nosita 2-10, ja? Automātiski pagāja, burtiski minūte. Protams, ka tajā brīdī, kad tie bērni ir uzvilkušies, tad jau tur diezgan grūti apstādināt un tiesnesis ņem to kontroli. Šeit mēs redzam, iet brīdināt mūsējais sit, un tad pats mazākais mans hokeja komandas spēlētājs arī par šādu pārkāpumu, it kā mēs teiksim, ka nekas, ja, bet saņēma 2+10 sodu, tīrs spēka paņēmiens, bet es kā to redzu, tiesnesis vienkārši paņēma spēles zem kontrols un pateica stop, ja, un mēs to respektējam, un tādā veidā arī mēs spēlējam hokeju Somijā, ja. Tur nevar nerespektēt. Tur nevar nerespektēt. Treneris jau var tur. Nē, treneris tur ātri palūdz, teiksim tā, aiztaisīt muti. Jā. Šeit parādīsimies situāciju, kad ne tikai Somijam, ja, teiksim tā, ne tikai mūsējiem, vēlreiz es gribu pateikt to, ka viņi ir arī objektīvi pret vietējiem spēlētājiem, tā kā viņi audzina savus hokejus, un tā ir viņu galvenā ideja, kāpēc mēs vispār esam tur. Noteikti mēs paceļam viņu spēles līmeni vismaz Helsinku reģionā bērnu hokejā, un tas viņiem ir svarīgi. Viņi domā par sevi. Šis moments varētu būt tas, ko parādīšu vēl vienu momentu pēc tam to, ko Laila teica, kur mēs varam diskutēt par situāciju. Ja? Tad sitiens galvā, spēlētājs tā kā guļ. Ja? 5-20. Somu tiesneša lēmums. Ja? Somu tiesneša lēmums, un es teikšu tā, objektīvs lēmums, ko tu tur tagad aizstāv, ko tu tur izrādi un kas tur notiek vispār. Ja? Šis būtu viens no variantiem, ko Laila noteikti varētu pakomentēt. Ja? Kas tas ir, ja? Teiksim tā. Ja? Teiksim, spēlētājs dabon galvā, un pēc cik ilga laika mēs varam atgriezties hokejā, ja ir šāds sitiens galvā. Ja. Šis ir viens no pēdējiem tādiem momentiem, uzreiz saka, tas ir mans komandas spēlētājs Baltais, ja, kurš izdarīja nepareizu izvēli.
viņš man saka, ka viņš nav redzējis to spēlētāju. Tā pašā laikā viņš izraisīja sadursmi ar pretinieku spēlētāju un tādā veidā aizskāra viņa galvu. Ja. Protams, es esmu izrunājies ar viņu, un viņa vecāki arī ļoti to uztvēra, un arī uzrakstīja atvainošanās vēstuli, ka vēl daudz jāmācās, un šī ir arī viņu bērnu pieredze, un es teikšu, labāk viņu saņem tagad nekā profesionālajā karjerā, tad, kad jau tie, kas ir spēlējuši augstākā līmenī, par lielākām naudām, lieliem līgumiem, nevienam nav patīkami, ka tev diskvalificē uz vairākām spēlēm, un ka tu nesaņem vairākus, 1000 vai NHL tie būtu, 1000 eiro vai dolāru vienalga, kas tas būtu, tu zaudē finansiāli, ja? Un iegāz komandu. Un tā tālāk, tajā lielajā biznesā tas ir vēl sāpīgāk, ja tu pieļauj šādu kļūdu. Ja? Un šis moments ir kļūda, jā, viņš neredz varbūt to spēlētāju, viņš pieskarās galvai, spēlētājs nokrīt un guļ. Ja? Šis arī varētu būt viens no jautājumiem, cik ilgā laika posmā, vai tā nedēļa, vai 2 vai mēnesis, viņam ir jāatgriežas hokejā. Ja? Bet kopumā, protams, šī ir arī mana atbildība, un kā jau es teicu, es šo jautājumu pārunāju ar šo spēlētāju. Un, protams, viņš ir ļoti bēdīgs, ka viņam jāizlaiž liels daudzums spēles un tā tālāk. Ja? Tas tāds, mans ieskats, mans pārdomas, kas saistīts nedaudz ar pirmajiem iespējiem no pagājušā gada vairāk par Somijas hokeju, bet kopsumā tas ir tas atskaites punkts, pamata punkts, no kā, man liekas, viņi virzās un attīst hokeju. Noņem šo agresiju, hokeju pārvērš par spēli. Ja. Mums bija agrāk tas teiciens, viņš varbūt vairāk ir krievis, kad Mareks vai Saša, kad zina, ka hokejs jau nav fabrikā. Tu jau nestrādā fabrikā, ja. Tu spēlē viņu. Hokejs nav tas darbs, kurš tev ir tas smagais, viņš ir jāizbauda līdz sevišķi bērnībā. Ja. Mums, gribētos labākajā gadījumā, visā tajā gadījumā, mēs to varētu spēli par to tādu arī pārvērst. Bez šaubām, jā, beidzot šo sarunu, protams, mēs atgriezīsimies darbā, katrs savā vietā un domāsim atkal par nākošo dienu, par nākošajām spēlēm, bet, jā, neaizmirstiet šo momentu, kad tā veselība tiešām ir svarīgākā, kas tos hokejus vēlāk nākotnē vispār baros. Bez veselības viņi nekur, bez viņas nekur. Ja? Tā kā cienam viens otru, ja? Un paldies par uzmanību. Jā, un vēl nedaudz, tā kā es teicu, ja, nedaudz pabeidzot to visu, jā, tur vajadzēs pēc tam pieslēgt to vienu klipu. Ja. Pirmkārt vēlreiz, ja, tātad šo procesu varbūt kaut kur aizsāka ģirts, tur bija varbūt tādi strīdi, ja, mums, kā saka, tas viss arī kaut kur gāzās pāri Baltijas Vilku komandai, ja, kurai paldies šim klubam par to, ka viņi to arī izturēja, jo tas, kā mēs redzam, kas notiek arī daudzās citās spēlēs, tā nav tikai viena kluba problēma. Tā ir mūsu Latvijas hokeja problēma, ka mēs esam varbūt noskaņojamies, domājam vairāk par uzvarām vai vēl kaut ko, bet patiesībā jā, mūsu tā uzvara droši vien galvenā ir bērnu progress. Uzvara ir tā, ka viņi veseli, ka viņi iemācās komandas sajūtu, ka viņi ir komandā. Varbūt tas ir, tā kā Ģirts saka, viena lieta ir profesionālais hokejs, ja, kur varbūt būs jāpelna nauda, otra lieta vienkārši cilvēcīga dzīvē, ja, kur ir jādzīvo un arī citā varbūt jomā jāpelna nauda. Jā, un tas, ko tātad es gribēju, kāpēc es gribēju pieminēju Vilkus, ja, Maksims, ja, Širokovs bija tas, pār kuru gāzās, ja, kaut kas, teiksim, lielā mērā, un kopš tā laika ir bijuši šie visādas runas aizkulisēs, ko mēs tur stučīsim, ko mēs tur šito to. Un tāds vārds kā stučīsim, ko mēs ziņosim, ka mums tajā spēlē tur kāds iedev iekšās, labāk tur es tam vienkārši to treneru sarunāšu, vēl kaut kas. Ja. Bet patiesībā beidzam uztvert lietas kā kaut kādu stučīšanu.
uztveram lietas, ka mēs gribam attīrīt hokeju no rupībām, no agresijas. Uztveram lietas, ka mēs gribam viens otram iemācīt arī būt gan cieņpilniem pret puikām, gan viens pret otru, gan pret komandām, gan pret visu Latvijas, teiksim, hokeju kopējo sistēmu kopā. Un visu kaut ko var teikt, jums tur ir daudz puikas, jums tur ir maz puikas, vieniem kaut kas pietrūkst, vieniem nepietrūkst. Jā, varbūt kādam tas spēlētājs būs labākais spēlētājs, kas izdarīs to noraidījumu. Bet kurš atcerās, kas notika tur pirms gada vai pirms 3, vai es vispār neatceros, kā man tur bērnībā gāja, kāda man bija rezultāti un kuras es vietas ieņēmu. Goda vārds. Ne jau tāpēc, ka man tie smadzenes atricinājumus neatceros. Tas nav nozīmīgi. Cik tas tiešām ir, tas nav vispār nozīmīgi globāli. Globāli tas nav vispār nozīmīgi. Un tātad atgriežoties pie Baltijas vilkiem, gribētos pateikt paldies Maksam un pajautāt Maksam, vai treneris ir tā galvenā persona, vai treneris var apstādināt un cik ātri tas var notikt? Arī runājot par to sapulcēs un arī pirms spēlēm. Protams, ka es tieši saskāros ar to lietu, jo nebija iedomājies par to, uz ko es lieku akcentu spēlēs. Ja? Man vienmēr bija tiešām tas, ko mēs kā uzvarēt, kā iemest vairāk, kā izspēlēt vairāk un tā tālāk. Bet nebija nekad saskāries ar to, ka es neakcentēju to spēku spēli tā, kā vajadzētu. Ja? Priekš kā viņi ir vajadzētu. Un no tā laika, ja, kad mums notika tās pārunas, es dabūju pamizu, es tiešām izrunāju daudziem spēlētājiem un uzprasīju viņu viedokli un sapratu, ko viņi tieši tajā brīdī domā, un mēs esam daudz ko labojuši. Tiešām liels paldies par to, ka mēs šeit esam un par šo visu runājam. Bet es atkal savukārt vēl pieminēšu to, ka no tā laika mēs Latvijas čempionātā neesam zaudējuši nevienu spēli, kad mēs sākam spēlēt tīri, principā es noņēmu vispār spēku spēli savai komandai. Ja, un tikai biju priecīgs par to, ka tagad viņi to izmanto tikai tiešām tad, kad ir jāatņem. Jā, tieši tā, es domāju, tas, jā, tā kā tu saki, liels, ka jūs nevis neesat zaudējuši, bet jūs esat uzvarējuši visas spēles, jo savādāk jau nav. Jā, bet savukārt izrietoši jautājums, es saskāros ar to, kā mums sportistiem iemācīt, kā sevi saglabāt, kā viņiem būt gataviem tajā brīdī. Tāpat viņus kaut kur agrāk vai vēlāk dos viņiem kāds iekšā un citīt, kā mums viņus iemācīt sevi saglabāt. Tas arī ir no otras puses jāapskatās. Jo tāpat viņi nokļūst tajā situācijas. Kā viņi, tas jautājums varbūt mums visiem, kā iemācīt sevi saglabāt un no kura vecuma vienā virzienā, piemēram, drīkst atļaut spēku spēli, kā tas ir Somijā, es nezinu, varbūt ģiptam jautājums. Jā, es varu atbildēt uzreiz. Spēku spēli vienā virzienā, kad viņi varbūt labāk iemācās to darīt, iemācīt tos. Jā, šī varētu būt tas, ko mēs te gribējām dzirdēt pēc semināra ar jūsu atsauksmes un varbūt kaut ko pa nākošo semināru šī varētu būt tēma atsevišķi, tad respektīvi tā spēka spēle viet kopā ar tavu slidošanas tehniku un visu pārējo, jā. Ja tu esi gatavs pareizi dot iekšā, tu esi gatavs pieņemt spēka spēli. Tu, ko jūs darat daudz labāk, tu neesi noņēmis spēku spēli, jūs ejat cauri, bet ejat pareizi, teiksim tā, ja? Ko es redzu. Ja? Tad, respektīvi, tā spēka spēle ir, teiksim tā, pieminēja tu, ja? Anglings. Ja? Anglings jau ir spēka spēle, ko izmantot, tas ir galvenais, ko tu vari izdarīt instruments laukumā, kā atbruņot pretinieku no ripas. Ja? Un tad tie lielie hiti, šie open ice hiti, lai viņi ir vēlāk. Ja? Lai viņi ir vēlāk, kad mēs fiziski nobriedīsim. Un tā mūsu Latvijas hokeja realitāte ir arī tāda, ka mums vienā vecuma grupā spēlē dažādi vecuma bērni. Ja? Tur 2-3 gadi varbūt tās un varbūt no 1,90 m līdz 1,50 m. Ja? Un šie cilvēki arī ir jāpasargā. Tā kā, šī ir atsevišķa tēma. Man ir arī viens fails, pieņemsim no Zviedrijas hokeja, kā viņiem tiek pasniegt šie spēka spēles
tā izpratne, kā viņu izpildīt un kā uzņemt to sitienu. Bet tas iet ciešā saitē ar slidošanas tehniku. Ja no slidošanas tehnikā, jūs ziniet, izriet viss pārējais, gan piespēļu kultūra, gan metienu tehnika, gan vienalga, kas, ko jūs dariet laukumā. Ja jūs mākat būt stabils uz slidām, balansēt labi uz slidām, jūs nenotrieks neviens. Ja? Tā kā mums jāgatavo šādi spēlētāji. Ja? Un vai caur tādu open ice hitiem laukumā jau agrā jaunībā mēs varam iemācīties kaut ko? Es uzreiz saku nē, jo es šogad piedzīvoju 2 crashus, 2 spēlētāji man tika nosisti, godīgi sakot, nosisti vienkārši. Ja? 2 labi hokejisti nosisti, 2 labi hokejisti ir ārpus. Viens ir 2 mēneši, viens tagad ir mēnesis. Ja? Es nezinu, vai viņi gūs šādā veidā kādu mācību. Skaidrs, ka viņi būs tūlīt atpakaļ un viņi ir labi hokejisti un viņi spēlēs. Un es domāju, ka viņi arī būs mums lielajā izlasē kādreiz, bet vai viņi gūs kādu mācību? Nu jā, turēs galvu augšā vairāk. Bet vai tā viņi kļūst tur balanss labāks? Nu nē, es domāju, nē. Tā kā mēs šo tēmu varētu nākošais runāt pilnīgi noteikti. Paldies! Jā, un tad vēlreiz noslēgumam, man liekas, vēlreiz uzsvērt. Jā, Maks teica, ka viņš pirms tam trenēja vairākumu un viss. Jā, tad beidzot viņš to vairākumu var pielietot, cik es saprotu. Jā, un tad tā ir viens no iemesliem, kāpēc arī tās uzvaras ir, ka vairākums tiek izmantots. Bet šeit tāds nobeigumam viens spēku paņēmiens. Pasaules čempionāts U18. Un tagad... Kas zina šī spēka paņēmiena, teiksim tā, cenu? Ietekmi uz spēli. Fināls 3-3. Nē, tas nav pat 3-3. Redzējāt metienu attiecību? Metienu attiecību 31-18. Amerikas labā absolūti dominants. Kanāda tur viens vārds iemet vēl vairākumā. 5 minūšu noraidījums. Cik minūtes līdz spēles beigām? 10 minūtes līdz spēles beigām pasaules čempionāta zelts aiziet garām. 3 gūtie vārti 5 minūšu laikā Kanādas izpildījumā 6-4 uzvaru uz redzēšanos Amerikai. Ja. Nu, tas arī parāda to, kam tas ir, kā saka, vajadzīgs un cik es nezinu, kā tas čels, kur tagad spēlē īstenībā neesapstījies. Ja. Ja. Nu, jā, gan jau atkopsies un neko darīt. Ja. Bet tā ir tā cena. Un uzbrukuma zonā vēl pēc tam. Ja. Nu tā, aizdomāties. Paldies visiem par uzmanību. Paldies.